Radio Boom FM piedāvā Pana Klekša rīta pazārs. Sveicināts, Pana Kleksi. Sveiki. Nu tad, ko? Vēlēšanas ir Nē, klāt? es tieši, lai cilvēki nesāktu uzreiz vemt jau, es nezinu, pa vēlēšanām varbūt vēlāk. Nu, tu visiem taču pieriebies, godīgi. Nu, ja tā godīgi. Lai gan nav tik traki. Nav tik traki, ja? Nu, jā, ir Jā, citas vēlēšanas, kur ir... Trakāk bijis, ja? Jā. Bet es tomēr, tomēr par tādām, nezinu, ne par vēlēšanām, proti, nu jau gandrīz arī Saima, protams, ir atvaļinājumā, jo, zin kā, viņi tik ļoti strādājas, ka, nu, protams, ir sagurums. Ir sagurums un tā. Bet, nu, vēl tur vakardien bija riktīga plenāra sēde. Man ir viens, tiksim tā, rekomendācija cilvēkiem, kas tā vai citādi nodarbojas ar būvniecību, vai, nu, ir, nu, kāda ir no šī biznesa sastāvdaļām, vienalga celtnieks vai uzraugs vai arhitekts, vienalga. Rūpīgi tomēr izlasīt tās debates, kas vakar bija tātad Saimā, bija attiecībā uz būvniecības likumu, jo vienkārši tas būtu diezgan muļķīgi, ja es tagad tās censtos pārstāstīt, un turklāt es neesmu speciālists, un es varētu kaut ko sajaukt, bet izsakot, nu, kā teikt, paskatieties, draugi, ja? Nu, lai jums pēc tam nav pārsteigumi, jo tas tur īsti notiek. Jā, jo tur, nu, rosība bija milzīga. Tur arī katrs to diezgan viegli var atrast, jums jau nav jālasa visi tā stenogramma, jūs paskatieties Saeimas mājaslapā, nu, tur tās ir pieejams, un tad tajā vienā pusē attiecīgi, kā tagad es nesajaucu, labajā pusē iznāk likumprojekta nosaukums, tad būvniecības likums skatieties un lasiet. Jo es vēlos, ka debats bija karsts, un cik es noprotu, tās izmaiņas būs pietiekoši lielas. Tur vienīgi, kas man, kā lai saka, likās zīmīgi, bija, protams, var daudz diskutēt par to, kāds regulējums ir būvniecībai vajadzīgs un nozarei un tā. Bet cauri vijās tas, ka, nu, neusticās valsts saviem iedzīvotājiem, kas vispār jocīgi valsts mēs paši esam. Respektīvi, kā pasaka, turpinās tas vecais niķis visu maksimāli mēģināt noregulēt. Jo tur bija tāda viena epizode, es varēju saka, es negrasos diskutēt, tas nebūtu korekti par šo profesionālo regulējumu, nu, kas tur uz atbildību. Bet tur vienā brīdī sākās debata par to, ka, lūk, ko darīt tādās situācijās, ka, nu, es saprotu, ka tu jau gan savu fazēnu, es jau uzcēlos līdz galam, bet nu, pieņemsim, ka tu pasauc mani. Ne, fazēnas nekad nevar uzcelt līdz galam. Nu, lūk, un tu saki, klausies, nu, atbrauc uz talku. Ne, pirmkārt, protams, es nebrauktu, ja jūs esat slinki šādos gados, bet, nu, pieņemsim. Ja, uz kurvīšu vietām. Nu, jā. Ok, par to es tāpēc un tad izrāda, un sākās milzīga diskusija par to, ka, lūk, vairs aiz talkām dažkārt neslēpjas nelegālā nodarbinātība. Ja? Respektīvi, nu, ka tu nodarbini nelegāli sev celtniekus, jā, atbrauc darba inspekciju, un tu saki, man tie ir tautinieki, vai ne? Jā. Nu jā, bet tu saproti... Šitie man rādi ir no Turkmēnijas, un šitie no Bulgārijas, nu, viss nav. Nu jā, bet es saprotu, bet no otras puses... Viņi ar mieru pie manīm telkot 2 mēnešus. Jā, bet tu saproti, man ir pareizi, nu nevar arī visu saregulēt, jo tas nozīmē, ka tajā gadījumā, ja tomēr pie tevis atbrauks talka, nu pieņemsim, nezinu, es zaudēšu prātu un aizbraukšu, vai attis, vai vienalgā, nu, bet tā būs talka. Nu nevajag jā, mums nekā. Pēkšņi ierodās. Un tad atnāk un saka, labvakar, kas jūs tāda esat? Nu, kur jums ir ķivers? Kur jums ir ķivers, kur jums ir līgums? Un saproti, un cilvēki mocās un cīnās par šito jautājumu. Nu, tur, es domāju, vēlns, nu, tāda, nu nevar tā visu saregulēt ar likumu pantu. Ja? Nu, drusku kaut kā arī jāpieļauj, ka ir kaut kāds, nezinu, veselais saprāts vai kaut kas tam kā tad. Bet citiem vārdiem sakot, protams, ka, jā, es aicinu tiešām nozari tur paskatīties, jo tur ir tā diezgan nopietni tās izmaiņas. Nu, un, protams, otrs jautājums, tas atslēdzēja, par ko bija plašas debatas, bija, protams, kurmji. Nu, tur tiešām pa kurmiem Saima, ja? Jā, nu tur bija tā, ka laikam tur īsti karstums. Nē, nu tur kaut, saprot,
Es saprotu, ka kaut kādā brīdī tur bija, pavisam, protams, citā likumā dabūts regulējums, kas, nu, teiksim tā, to regulējumu oponentu skatījumā ir pārāk nežēlīgs pret kurmiem, nu, kā iznīcināšana. Nu, un tad, protams, cilvēkiem bija ko teikt. Nu, izsakot, izrādījās, ka mums kurmju zināt... Kurmiem ir ko teikt, visiem teikt. Nu, lūk, nu, tik traki nebija, ka visi kāpa, bet, nu, debatas bija dzīves. Tā kā, nu, tas savienojums būvniecība un kurmi, nu, es neesmu, saprotu pareizi, es saprotu, ka arī kurmi ir svarīgs jautājums, bet, nu, okei. Nu, tas, protams, izskatījās diezgan tā saudabīgi. Nu, lūk, un tad, protams, savukārt, ja mēs runājam par valdību, un tad mēs tomēr kaut kā tā lēnā garā iešļūksim tajā vēlēšana tematikā. Man likās baigi jocīgi viena lieta. Tie cilvēki, kas tiešām iegriež, skatās vai klausās tās debats, viņi droši vien ir pamanījuši, ka tur visi vingrinās dairunībā par to, kas saistās ar enerģētiku. Ja, nokāp no Krievijas gāzes, tur adatas vai tur stiprināt. Es neatkārtošu, pasaka Dievs, lai es vēl sāku. Skaisti izdomājuši pateikt, jā, protams. Jā, bet, un tad, pat tas, par to runām laikam gan arī katrā no šīm debatēm. Es baigi neesmu skaties līdzi, bet tā. Te pašā laikā nākamajā nedēļā valdība tad lemj par to, kā Latvijas elektroenerģijas sistēma iekļaujās visās Eiropas un pārējās tīklojumā un slepenajā daļā. Respektīvi, vieni tur... Tad man ir jautājums, vai tie, kas publiski runā, viņi runā kaut kādu, tas nav sevišķi nopietni ņemams, ja? Ja tas īstais ir apskatāms tikai slepenajā daļā, slēgtajā. Vai arī tad ir sajukuši prātā valdībā, kas tur tik slepens? Kā teikt, draugi, iegriežiet televizoru, tur visu laiku kāds vārās par šito. Tas tā, bet, kā jūs teicat, tur visiem ir bijis ko teikt droši vien, un ko tas mē? Es vienkārši iedomājos, ka turpmāk tādās debatēs varētu būt, šodien valdība pielēma to, un starp citu slepenajā daļā viņi pielēma vēl to un to. Tā sanāk, gan arī tā sanāk. Bet tas komentārs par to, jo es saku vēlreiz, man šeit tā visu laiku izskan tā tēma. Es būšu rupšs. Ļoti daudz no tā ir netik daudz kaut kādas, ko mēs dzirdam pie enerģētikas šajās debatēs, netik daudz kaut kādas muļķības vai tam līdzīgi. Bet vienkārši faktiski tas ir tā, ka valdība nav būtiski kura, ir jau pieņēmusi enerģētikas programmu līdz 2020. gadam, kurā uz vairumu no tiem jautājumiem, par kuriem notiek tā plēšanās, ir jau atbildēts. Vienīgais tā programma ir jāizdara. Saprot, tur, ko viņi tur kasās, ja, tas jau ir uzrakstīts ar visiem cipariem. Tikai galvenais, lai tas labākajās Latvijas tradīcijās vienkārši tik novest līdz galam. Radio Boom FM piedāvā Doktors starp citu. Filozofs Attis Zakatistovs. Otrdienās 11. Boom FM, svētdienās 14. RTV. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies LuxControl. LuxControl piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā LuxControl LV vai atnāciet ciemos Rīgā, Skanstes ielā 54. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Boom FM piedāvā katru sestdienu 10. RTV. Raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomak. Panaklekša rīta bazārs piekdienās. 10. Boom FM, 18. RTV. Turpinām.
Jā, jo es gribēju pabeigt, jo tu jau tā cilvēki par to enerģētiku, tu cilvēki, vai tāpēc, droši vien dažādi iemesli dēļ, ir tā kā sapratuši, ka tas ir būtisks jautājums, un, protams, viņi var iespējams arī ar lielu interesi varbūt klausās, ka tur ir šīs debates, tad ko te mums, piemēram, vajag tur kaut kādus papildus savienojumus gāzes cauruļvadam vai saviem pašiem savu terminālu, UTP, VP. Es vienkārši varēju sakt, uz šiem jautājumiem principā ir atbildēts. Ir tā, ka to pat katrs pats var izlasīt, tas pat nav sevišķi garš dīvainā kārtā tas dokuments, kāds 24 lapas puses un arī nav daudz moldēšanas tur. Valdības mājaslapā savukārt tur ir... Kā viņš saucās? Tur ir kaut ko nepieciešamo finansējumu enerģētiskās politikas īstenošanā, jo tur ir ciparselekti arī klāt. Un tur jo es pieļauju, ka, piemēram, ļoti bieži, ka viņi tur, es neesmu skatījies daudz debatas. Es pieļauju, ka viņi tur savā starpā plēšās tie politiķi, tad viņiem var teikt, kāda starpība cauruļvads vai jaunas tur termināls, tas vienalga prasīs krietnu laiku, lai tādus uzbūvētu, bet ko darīt kaut kā tuvākajos gados un tā. Faktiski arī uz to ir atbildi, vienkārši būs arī līdz 20 gadam pieejami diezgan prāvu līdzekļi no Eiropas, kas attiecās, prasti sakot, ēku siltināšanu vai energoefektivitāti. Tas ir tas, ko visātrāk var izdarīt. Tu samazini savu atkarību no piegādātāja pats vienkārši patērējot mazāk. Ja? Līdz ar to, tas tā beig, tas īpatnējs žanrs, ka cilvēki plēšās par jautājumiem, kas faktiski jau kaut kādā ziņā ir noformulēti. Bet, labi, paskat atbildes noformulētas. Bet, plēšanās, protams, ir briesmīga. Man šķiet, ka, lai cik tas neticami neizklausītos, varbūt pat tajā Krievu galā pat briesmīgākā nekā baleliņiem. Yeah. Jo es tomēr nebiju redzējis tādu žanru mūsu galā. Atvainojot par politiski nekorektu apzīmēm, ka, piemēram, kāda pasaka, ja parādās informācija, klips par vienu no saskaņas centra politiķiem, kas kandidē uz Eiropas parlamentu, ka viņu atbalsta kaut kāda mistiska, klipa apmaksās kaut kāda mistiska geju lesbiešu organizācija. Un tur kaut kādas džeks, kas no mugurpuses izstās viņam līdzīgs, drusku varbūt. Ar roku rokā ar otru džeku tur iet, ja. Saprot, vecīt, tas ir cieti. Ko tu šādi esi redzējis? Es negribu tagad dienu pirms vēlēšanām, man darbs to monitorēt to situāciju. Jo tu saproti, skaidrs, ka ne jau kāda no latviešu partijām to ir uztaisījis. 100 gadus viņiem tur kauties ar saskaņu. Tas nozīmē, ka kāds pats no iekšpuses, ja, vai no sāraksta, kurš tātad tur bīdīšanās, ja, kaut kādu vai kā, tas ir nežēlīgi. Jo godīgi, ka man ir pilnīgi vienalga, vai tas atbilst patiesībai par šī cilvēku orientāciju, vai neatbilst vienkārši, Kāpēc tiek uzrunāta konkrēta cilvēka grupa? Jā. Un Eiropā, kā mēs zinām, šīm lietām ir tā, vai ne? Jā, bet no otras puses konkrētā cilvēka grupa ne grupa, bet no otras puses pārējā daļa nenormāli uzvalkās, kā labi zināms. Tādēļ es gribu teikt, ka tur tās metodas nav nepamatu labākas, ja. Tajā latviešu partija galā, tur es gribētu teikt, tur tā kaut kāda kā vairāk smieklīgi ir. Kā smieklīgi, vēmt jau gribās. Jo, piemēram, es negribu nevienu kritizēt, nevienu konkrētu partiju, jo viss jau grēko, bet, ko lai tad nelāk pasaka? Labi, kaut vai pa vienotību, ja. Viņiem ir tā avīze. Tas ir klasiskais tāds, ka kāds avīzes pirms vēlēšanām. Un, labi, pirmā lāpa, protams, Voldiņš vai ne uz brīvības pieminekļu fonu, tas viss pašsaprotami. Un pēc tam nākamais sākās ar to, ka mēs arī esam studijā runājuši par to vienotību, diezgan interesanto gājienu, par to, ka viņi saslēdz tos līgumus reģionālām partijām. Tur Valmieru un tur Kuldīgu, Jēkabpilī, Tuku, Un tad tie mēri vai mēri? Mēri, ja? Tie uzrunā aicinot balsot par vienotību. Un, protams, labi, pirmām kārtām diezgan pikanti, man šitas iet pie sirds.
Boķis, Tautas partija, tur kuldīgi Tautas partija, Salcevičs, Šlesers, ja. Un tagad viņi saka, vienotība, tur bez... pagastu veči tā. Bet labākais ir tas, ka viņi turpina, ka tik daudz ir arī visādi apcelšanās notikusi tā debatēs par to, ka tu jau nevari pārstāvēt kaut ko tur, nezinu, Vidzepi. Ja. Bet tas turpinās, jo Boķis saka, atbalstīsim mūsu, viņš Vidzemes augstskolā pasniedzējs bijis Arti Pabriku, būs Valmierai deputāts Eiropas parlamentā. Kas ir sviests, ja? Jo tad kurš pārstāv Reizekni vai, bet ņemās un tā, bet, protams, ir dabiski jāatzīst, ka, Grigolas kundzei neviens netiek līdz. Bet te viens baigi labs stāsts. Bet tas ir sapnis. Jo Grigolas kundze, viņa, protams, viņa ir labākais cilvēks, ko mēs varam ievēlēt Eiropas. Tas pats par sevi saprotams, ar lielu pieredzi un tā. Viņa, ja kāds nav pamanījis, vispār viņa arī saimā, skaitās, ka viņa darbā ir. Viņa nav tur, jo viņa atvaļinājums tagad, bet tā. Un viņa, es nezinu kādu mārot, kāpēc, bet viņa savulaik ir uzņēmusies vadīt, ir tās slavenās, tās sadarbības grupas ar citu valstu parlamentiem. Mēs esam par to ņirgājušies. Indonēziju un tā. Viņa vada sadarbību ar Franciju. Ak šitā. Lūk, un tagad tas sapnis ir tāds, ka te brauc arī visādi viesi no ārzemēm un no Francijas senāta un tā. Šito mēs zinām. Pretēji. Un tagad tur saimā kaut kāda tikšanās un tā. Un tas Francijas vēstnieks Latvijā, bet es atkārtoju, tā kā ir par diplomātiju, es negribu skandālus. Pieņemsim, ka tas ir sapnis. Viņš klausieties, kas jums notiek? Tā grupa vispār neko nedara. Man jau, zin kā vēstniekam, viņam vajag atskaits rakstīt. Kaut vai. Tikāmies ar sadarbības grupu, apspriedām jautājumus par... Nekas jau nenotiek. Saprot? Cilvēks, kurš tad iet uz... Viņš saka, ka viņi tur Eiropa un viņi ir uzņēmusies, es vēl saku, vadīt to grupu. Latvijas-Francijas parlamenta sadarbības grupa neko nedara. Tas nozīmē, ka virtuālais tēls ir ne tikai... tā ir sieviete, es tā teikšu. Bet, labi, ko padarīs? Man arī šis tas piebilstams par šādām vēlēšanām, bet tad, pēc mirkļa. Protams. Boom FM piedāvā katru sestdienu 10. RTV raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomaku. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies Luks Control. Luks Control piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā lukscontrol LV vai atnāciet ciemos Rīgā, Skanstes ielā 54. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Radio Boom FM piedāvā doktors starp citu. Filozofs Attis Zakatistovs. Otrdienās 11. Boom FM, svētdienās 14. RTV. Pants Kleksis. Īsi un sāpīgi. Es kaut ko gribēju sacīt. Es gribēju gan tu tik dusmīgi runības skaties, es gribēju kaut ko sacīt. Es zinu pa ko. Es te paklausos vienas otras tās debatas, tur Latvijas rādio vai televīzijā, ko. Un zin kā, var just cilvēku tādu, tautas, teiksim tā, viedokli par vienu vai par otru. Tu domā, tie, kas ir auditorijā? Kas tie publikā ir? Nē, tie, kas... Tur ir savējie salasīt. Nē, tas skaidrs, ka tie ir savējie, bet vai tie, kas zvana vai vispār, kas te virmo riņķi apkārt, ja? Un tad liekas baigi dīvaini, ka daudzi no tiem
cilvēkiem, kas sevi bīda tām, uz tām kandidē, ja, ka viņi tomēr to dara. Jo es te, piemēram, dzirdēju, Dombrovskis bija, ja? Nu, viņa valdību atlaida, viņš pats aizgāja prom, un tagad viņš tas izskatās kaut kā tik ļoti dīvaini, viņam tik šausmīgi vajag sakārtot savu dzīvi vai vēl kaut kā. Tas ir, un visa tā attieksme tajā brīdī, tas Latvijas, es vienkārši klausījos vienas debats Latvijas rādio, neviens, kas tur bija, tur ļauj bija tas brīvais mikrofons, cilvēki var zvanīt. Tas nav arguments. Katram mēdījam ir savs aptuvens loks. Bet kā Latvijas rādio viens, ir kā reiz tie, kas arī ies uz tām vēlēšanām. Kas par, bet, nē. Un pirms tam ir cits kandidāts, ja? Un arī kaut ko sliktu pasaka cilvēku, bet pasaka arī kaut kādas labas lietas. Te tikai slikti. Un tas cilvēks... Pirmkārtām, beidz tu pilināt savu antivienotības reklāmu. Es zinu, ka tev viņi nepatīk. Man ritīgi nepatīk. Jā, bet es gribu teikt to, ka tās auditorijas ir baigi segmentētas, jo man savukārt pašam gadījās tā, ka es vakar biju kruspunktos. Un es nekad nebiju domājis, ka ir tik šausmīgi, ka cilvēki aizskāris, respektīvi, tāda Lemberga ņemšanās to NATO. Un es tur kaut ko tā kā, mēģināju to situāciju tā teikt, ka, vienkārši, varbūt mēs pa daudz tā pievēršam uzmanību un tā. Mīlīt, ka tur sāk zvanīties, ja. Tādā nozīmē, ka, tur ka Lembergs jānošāv, ja. Un daudz. Bet es pieļauju, ka ņemot vērā, ka viņš joprojām liekas viens no populārākajiem politiķiem Latvijā. Tas nozīmē, ka tas neko neatspoguļo. Tāpēc, cita lieta, ja tu sāk runāt par to, ka tu nesaproti tos cilvēkus, ja? Kas kandidē, vai kaut kā tā. Nē, tie cilvēki dzīvo savā kaut kādā iedomu nereālajā pasaulē. Kā jau tu vari iedomāties, ka arī pietiekoši daudz ir gadi jau nostrādāt. Man visādi arī gadījies, ka vai pats esmu domājis, vai uzrunāts esmu. Bet, saproti, man nav, kā tu pasaki, es nevaru, es neturētu vienkārši to stresu, kaut ko visu laiku kaut kur tikties. Tu zini, ka tev īstenībā tie cilvēki baigi nemaz neinteresē, tie vēlētāji. Tu kaut kādus, 2 mēnešus dzīvo, manuprāt, šausmīgā diskomfortā ar sevi. Tu vazājies par kaut kādām debilām debatēm, ja? Nē, beidz. Tas ir tur, kā tur vajag gribēt? Tas ir mazliet, es to uztveru mazliet savādāk. Ir cilvēki, tas tāpatās kā, kad mēs mācījāmies skolā, klasē, piemēram, ja? Bija vienmēr cilvēki, kas bija aktīvāki, kas bija ar mieru būt par klases vecāko, ja? Kas bija kaut kāds klases fiziologs. Ir šie cilvēki, kuriem ir vajadzīga šī sabiedrības uzmanība, vēl kaut kas tāds. Un tie jau arī tie cilvēki, kas iet tajā politikā. Nē, tur ir tā lieta, ka es atļaušos apgalvot, ka es diezgan daudz politiķus pazīstu. Ir, protams, arī tādi, par kuriem tu runā, respektīvi, kuri paši saka, ir tāds apzīmējums vecrīgāk. Viņi ir inficējušies. Ja? Respektīvi, viņiem ir tas vīrus. Kad jūs smējaties, viņi paši tā saka, kuriem gribās politika. Yeah. Bet ir arī tādi, kuriem īstenībā nepatīk nec publiskas uzstāšanās, nec debates, un viņi lauž sevi tikai tāpēc, lai būtu pie varas. Droši vien. Un tas, man liekas, tas ir reāli briesmīgi, bet ņirgāšanās. Nedomājies, ka tevi jādara kaut kāds vairākus mēnešus, vai kaut kas tas, kas tev vienkārši ir iebjās. Ka tu negribi nemaz iet uz tām debatēm. Es vēl saku, vazāties pa kaut ko. Tev tie vēlētāji neinteresē, un tu esi spiests braukt, un tu pēc tam atbrauc mājās uz Rīgu, es vienkārši tas sarunas zinu, ja? Bļāviens, un kaut kādi 20 penši, un nafik es atvainojos, kāpēc es tur braucu, un nekā. Tas... Man jau pietiek ar to, ka es te Rīgā jau te rūpējos par tautu. Nē, tas tā, bet vienkārši, tas man abrīno. Tā politika ir kaut kādā baigi jocīga. Ja tik sevi tik šausmīgi sevi jālauž un jādara pāris, domāju, tas vienkārši, es nav to, tāpēc es vienmēr, tomēr, pat tad, kad es nezinu, kādā alkohola reibumā es domāju, priekšā politikā, man vienmēr tas tā kā ieslēdzās. Nē, tas ir labi, jo tas reibums iziet, vai ne? Jā, tad nākamā dienā paskaties skaidru prātu. Kaut kā piedodiet, es tā, nevis tāpēc, ka man būtu bail no debatēm, ja? Galu galā man arī cilvēki uz ielas nāk klāt un nevienmēr sāk labu. Es nezinu, ka mēs par to sākām runāt. Bet tas, ka kāpēc man jāiet jārunā ar cilvēkiem, piemēram, jādebatē, kas man ir iebjās, bet man jābūt pret viņiem ir pieklājīgiem.
tās debatēs. Politikā tur ir, jā. Jeb arī, teiksim, šausmīgi, viņiem jāsalamājās, un pēc tam jāaiziet, čau, kā tad iet, kā tas sieva, kā tad bērni. Tas ir kaut kāds sviests. Tā ir, jā. Un tāpēc, jā, bet... Meli, tāpēc cilvēki arī, tāpēc jau tā situācija ir tāda. Tiek runāts par rādio, pa televizoru stāsta, kā var nesolīt. Jā, bet zini kā, bet mēs aizgājām tādu drusku neceļot, bet es saprotu, ka mums arī jāveic minūte. Jā, es domāju, gribu teikt, ka aicināt lūdzu aiziet un nobalsot. Tāpēc, ka es ne pa vienu absolūti neaģitēju. Es varu aģitēt tikai pret. Tādā nozīmē, ka balsojiet lūdzu katrs par to, ko jūs gribat, tikai nebalsojiet par tām partijām, man tagad sēk, cik viņas ir 1 vai 2. Kuras, 3, kas jebkurā gadījumā pēc definīcijas Eiropas parlamentā pārstāvēs nevis Latviju, lai ko mēs ar to saprastu, viņi pārstāvēs Kremļa intereses. Jo es atvainojos, tas tomēr ir ārkārtīgi zīmīgi, ka diena pirms vēlēšanām, citiem vārdiem sakot piekdienā, Nils Ušakovs, Krievu valodā iznākošā presē, aicina savējos iet piedalīties vēlēšanās ar ļoti precīzu vēstījumu, lai Eiropa nenoteikti stingrākas sankcijas pret Krieviju. Mēs tagad nediskutējām par to, vai tās sankcijas ir vajadzīgas, vai tas ir pareizi, stingrāks, vajadzīgs. Bet es gribu teikt to, ka šīs, es tiešām sajūtu saskaņā, alternatīva, kas tur 3 tas. Viņi vispār, tam nav nekāda sakara ar Latviju. Ja jūs gribat, lai tie cilvēki vismaz kaut kādā kontekstā ar Latviju, tad balso, bet ejiet balsot, tāpēc, ka pretējā gadījumā būs tiks ievēlēti cilvēki, kuri vienkārši Eiropas parlamentu dienas kārtībā viņiem ir jautājums, kā mazināt rietumu, teiksim, spiedienu pret Krieviju, kam es atvainojos točna, skaidrā latviešu valodā, nav nekāda sakara ar Latviju. Tādēļ, lai kā mums tas viss nepatiktu, lai cik mēs nejustos, varbūt pārliecinot kandidātiem, un tā ir, projām, kaut kā vajag tur savākties. Es ar savākšos un... Beidzot! Pirmo reizi mūžā. Nē, draugs, es aktīvēju. Es aktīvēju. Man nav grūti, es jau Rīgā esmu deklarēts. Saprot. Nav tur tā, ka jau cilvēki... jābrauc uz auci. Jā, bet tā ir. Cilvēki pēdējā brīdī pamurtos. Saka, Johans! Man nav atnākusi pavēste. Tieši tā, jā. Tā kā lūdzu tomēr iet un kaut atbilstoši savām politiskām simpātijām, protams, balsot. Labi, paldies, tiekamies pēc nedēļas. Vana Klekša, rīta bazārs piekdienās. 10. Boom FM, 18. RTV.